Ok, latvieši, Latvijas tauta, Latvijas cilvēki. Klausieties, šodien man būs divi video, es uzliku vienu, šis ir nākamais. Vienkārši tas, kas man ir iekšā galvā šodien, bija, es domāju, ka mums jāizliek ārā video, lai es varētu cilvēkiem izskaidrot lietas, kā es to domāju. Ja? Tas viss, ko es saku, tas ir mans viedoklis, mans redzējums, mans skatījums uz visu, gan uz dzīvi, gan uz nākotni, gan uz tagadni, gan ģeopolitiku un politiku in general. Ja? Ko es gribēju šodien pateikt, kad ir Amerikā, tāpēc, kad es esmu iekšā amerikāņu politikā, ja? Pēdējos 15 gadus, tas ir mans hobijs, mans passions. Ja? Es vairāk zinu par amerikāņu politiku nekā par latviešu. Es pat varu nosaukt visus governorus, kas ir Amerikā, piemēram. Ja? Bet es pat nezinu pilnu vārdu, kāds ir Latvijas prezidents uz doto momentu. Bet es jums pateikšu, par ko es gribu šodien runāt, ir female privileges. Ko Amerikā šausmīgi spiež tas diversity. Diversity nenozīmē tikai vien to, ka, teiksim, melnie, baltie un dzeltenie strādā kopā. Diversity nozīmē to, ka arī sievietes un vīrieši, un sievietes iet iekšā vīriešu darbos, un vīrieši iet iekšā sieviešu darbos. Ja? Tas ir diversity. Diversity nozīmē... Es pat īstenībā nezinu to vārdu, man redzēja īstenībā pasīties vārnīcā, ko diversity nozīmē, bet es savā galvā saprotu, ko nozīmē. Kā es jums iepriekš minēju, 20 gadus runāju tikai angliski. Tas diversity fucking higher bullshit. Tas, ka, teiksim, tagad mūsdienās ir tā, sievietēm ir, sievietes, kā lai pasaka, sievietēm ir, fuck. Es to vārdu nevaru latviski atrast savā galvā. Fuck. Sievietēm ir tādas tiesības, ja? Sievietēm ir tādas pašas tiesības kā vīriešiem. Un tā ir jābūt. Šitā mūsu kultūra nav muslima kultūra, ja? Sievietes drīkst braukt ar mašīnu. Sievietes drīkst iet uz darbu. Sievietes drīkst darīt savus biznesus. Sievietes drīkst darīt visu tieši to pašu, ko vīrieši. Nebija kā kādreiz, kad sievietes ir tikai sēž mājās, pieskata bērnus, taisa ēst, neiet uz darbu, un vīrietis ir tas, kas visu piegādā un strādā un tā tālāk. Bet mūsdienās, ko viņi tagad dara? Un kāpēc sievietes iet uz darbu? Kāpēc viņas iet uz darbu tagad mūsdienās? Kādreiz tā nebija, ja? 30, 40, 50 gados, pat 60 gados tā nebija. Sievietes vienmēr bija mājās, kas sēdēja. Tas bija viņas darbs. Viņas darbs bija iztīrīt māju, uztaisīt ēst, pieskatīt bērnus, darīt visus mājas darbus, ja? Un kad vīrietis atnāk mājās, viņš ir bum, māja ir tīra, viņam ir ko ēst, viņš smagi strādājis visu dienu, un bum. Tas bija sievietes darbs. Un es nesaku, ka sievietēm nevajadzētu iet uz darbu. Ja grib, bet kas notika tagad mūsdienās, ir tas, ka sievietes ir vienkārši spiestas iet uz darbu. Dēļ, kā to vārdu, lai pasaka? Fuck. Reku man ir pierakstīts, nezinu, kā labi to pateikt. Fuck. Tāpēc, kas ir expenses? Izdevumi. Tāpēc, ka mūsdienās ir izdevumi pārāk lieli, kad mēs vairs nevaram atļauties to, ka sievietes sēž mājās un vīrietis tikai iet uz darbu. Tāpēc dēļ izdevumu pēc, ja? Cik viss tagad mūsdienās maksā. Un sievietēm tagad ir iespējas iet un uz darbiem strādāt. Bet, ko es gribu teikt par to visu, tas viss nav problēmas ar to visu. Man tas viss nav problēmas ar to visu. Tas viss ir perfekti. Bet ko es gribu teikt par to diversity, ka tagad saka, viņi pārspīlē to visu. Viņi saka, to, ka sievietēm ir tādas pašas privilēģijas un tiesības tādas pašas kā vīriešiem. Viņas var paņemt tagad vīriešu darbus. Piemēram, kas notika ar Donaldu Trumpu, kas nošāva security services, ja? Vai secret services, nevis secret services, kas ir Trumpam, ja? Un galvenā direktore un viena no tām, kas aizsargāja Trumpu, sieviete, ja? Viņa pat nevarēja ielikt savu pistoli savā holstā, tā te baksta to pistoli iekšā, ja? Ja tu gribi darīt vīriešu darbus, sievietes, piemēram, tu gribi darīt vīriešu darbus, tev jābūt tikpat labi kā vīrietim. Bum! Tu izvelc ieroci laukā, bum! Uzreiz iebās iekšā savā holsterī. Nav problēmas, ja? Tev jābūt tam pašam treniņam, tam pašam ātrumam kā vīrietim. Tāpēc vīriešiem ir vīriešu darbs un sievietēm ir sieviešu darbs, ja? Un, teiksim, visas tās sievietes, kas saka, mums ir tādas pašas tiesības, mēs esam tādi paši kā vīrieši un viss pārējais fakti. Tu gribi likt jumtus? Reku tām mājām, ja?
Kāpēc ir sievietes, kas strādā? Es strādāju construction biznesā, celtniecībā, es strādāju vairāk nekā 20 gadus. Jā, es esmu redzējis sievietes, viņas nav tik ātras, viņas nav tik spēcīgas, viņas nevar pacelt tik daudz, cik vīrieši, tāpēc tas ir vīriešu darbs. Teiksim, tu vari pacelt, nezinu, teiksim, 8 trubas uzmest uz sava pleca, ja, divcolīgās, ja, un uznes augšā uz 7. stāvu ar kājām. Tu nevari. Varbūt, ka kāda liela mamma var to izdarīt, es nezinu. Liela spēcīga sieviete, kas iet uz sporta zāli katru dienu. Varbūt, ka var izdarīt. Es neesmu tādu redzējis. Es tādu sievieti neesmu redzējis. Īsti veči uzmet. Tas ir vīriešu darbs. Tu gribi likt santehniku, tu gribi metināt trubas, tu gribi darīt tos visus smagos darbus, lai būtu tādas pašas tiesības un viss pārējais, vai pa ko es nerunāju pat par tiesībām, tas diversity, jums ir tādas pašas tiesības. Bet tas diversity, jūs to varat darīt. Bet jūs neesat labas, jūs neesat tik labas kā vīrieši tajos smagajos darbos. Tāpat kā, piemēram, es neesmu tik labs kā, es nevaru izdarīt māju, es nemāku uztaisīt ēst. Ja? Tāpēc Dievs mums iedeva to starpību. Sievietes ir sievietes un vīrieši ir vīrieši. Ja? Katram mums ir savs darbs. Mums katram ir savs darbs, ko mēs darām. Vīrieši var darīt smagus un fiziski smagus darbus. Ja? Nevis mentāli. Sievietes varbūt var darīt vairāk mentāli smagākus darbus, jo vīriešiem ir tas meltdowns, ja? Vai kā viņi sauc, ja? Ka mēs tos, teiksim, mēs nevaram strādāt ar, lielākā daļa vīrieši nevar strādāt ar, teiksim, es negribu to piemēru teikt, es tikko gribēju vienu piemēru teikt, kur tur ir ļoti daudz emocijas, ja? Sievietes var izturēt tās emocijas, viņām ir emocijas, bet viņas iziet cauri vieglāk tām visām emocijām un labi es pateikšu. Teiksim, ja tev ir darbs, ko ar autismu strādāt, ar autisma bērniem, autistika, ja? Latviski autisms ir bērnam, ja? Un tev ir darbs iedots, un tev ar viņu katru dienu jāstrādā. Tas nav tavs bērns vienalga, bet tev ar viņu jāstrādā, tev jāmēģina saprast viņu. Vīriešiem ir lielākā mental breakdowns, ja? Sievietes var vairāk to izturēt un viņas var ar tiem bērniem strādāt. Vīrieši nevar. Vīrieši labāk strādā smagu darbu, tā kā es to daru. Smagumus ceļam augšā, mēs liekam santehniku, mēs liekam trubas, mēs metinam mēs būvējam sienas, mēs liekam jumtus, mēs flīzējam flīzes, mēs liekam smagas vannas. Teiksim, sievietes santehniķis, ja? Tev jāliek 5 pēdas garā, ja? Un 70 colas plata vanna vienai pašai. Kā tu viņu dabūsi iekšā tajā vannas, kā tu viņu vispār vari pacelt, ja? Tu saproti, un tas nav, es neesmu nekāds masāģinists, ja? Zini, kas ir masāģinists? Masāģinists ir, kas neieredz un nenovērtē sievietes. Es vienmēr esmu novērtējis sievietes, bet mums ir vienkārši jāsaprot, kad tāpēc mēs esam radīti. Vienalga Dievs vai kas ir radījis sievieti, vīriešus, bērnus, pasauli, planētu, dārzeņus, pārtiku, govis, visu pārējo, cūkas un zirgus un visu pārējo. Redzi starpība starp cūkām un zirgiem? Liela starpība, ja? Zirgi var pavilkt faktiski smagumus. Cūkas ir pārtika. Tā visa ir dilūzija jūsu savās galvās, ka jums liekas, ka visām, teiksim, kā politiķiem. Jo normāls cilvēks arī, es varu piekrist, lielākā daļa sieviešu, kas tagad klausās, piekritīs man pilnīgi par to visu. Ja jūs domājat, ka sievietes var izdarīt to vīriešu darbu, tas jūsu dilūzija jūsu galvā kaut kāds. Esat reāli, ko var izdarīt, kas cilvēks ir. Un tam viss ir paredzēts. Un es piešu to visu to diversity, ka sievietēm jābūt tādiem pašiem kā vīriešiem. Sievietes var darīt visu vīriešu darbus. Nevar. Nevar. Viņas var, bet viņas nebūs tā kvalitāte un nebūs tas iznākums, ko vīrietis var izdarīt. Tā kā tas ir tas vienkārši, un man vienkārši šis drusku uzlauka, tas diversity, un visi LGBTQ, visi spiež iekšā tikai 1% pasaulē vai 0,1% pasaulē tie LGBTQ. Un viņus tik šausmīgi aizstāv visā pasaulē, un bāž iekšā viņus pa prezidentiem un visur pārējās arī. Un tā kā Secret Serviceos, ja? Sievietes bāž iekšā, lai aizsargātu Donaldu Trumpu. Donalds Trumps ir, nezinu, viņš ir 6 pēdas, vairāk nekā 6 pēdas garš, ja? Un tev iebāž 4 pēdas mazu sievieti, kura pat pistoli nevar iebāzt savā holsterī un grib aizsargāt Trumpu.
Tu zini, kā Secret Services, tev vajag īstam vecim būt. Un tā kāds viņiem ir tas viens no tiem proceduriem, ja? Ja notiek šaušana uz prezidentu, tev ir ar savu ķermeni jāizsargā prezidents, ja? Lai viņam netiek tā loda iekšā, lai tev iešā mugurā, vai kur viņiem visiem ir vestes, protams, ja? Tāpēc tu esi Secret Service, tu aizsargā to visu. Un, teiksim, Trumps ir tā te garāks, ja? Un maza sieviete mēģina viņu aizsargāt. Kā tas darbojās? Kā tas fucking darbojās? Tā visa diversitīs, kas notiek ir. Kā tas fucking darbojās? Un tā, kas sāk šaut lodes, sievietes piemīš savas bikses un savu pistoli nevar iebāzt iekšā savā holsterī. Tas ir tas viss fucking diversitīs. Tas nav sieviešu biznes, viņām nebūtu jābūt tuvu tādiem darbiem. Par to es runāju. Sievietēm ir sieviešu darbi, ja? Un vīriešiem ir vīriešu darbi, ja? Fucking nevar savu pistoli iebāzt savā holsterī iekšā. Tāpēc, ka viņai panika bija. Ne jau tāpēc, ka viņai nav treniņa, tāpēc, ka vīrieši teiksim, situācijās, kur notiek kautiņi vai šaušanas vai kas ir, vīriešiem ir vairāk nervi. Viņiem nav tik daudz panikas. Sievietēm sākās ātrāk tā panika, tāpēc viņai tas bija. Ja tu skaties tos video, kas ir visā internetā pilnīgi rāda. Vīrieši var vairāk stresu paņemt. Arī, teiksim, ir smags tev darbs ir, ja? Mēs varam vairāk, jā, mums mugurā sāp, jā, ir smags darbs ir, bet mēs varam, mums ir iekšā tas mindsets, ka mēs varam man vajag nopelnīt naudu savai ģimenei, man vajag turpināt iet. Sievietes padodās, teiksim, es runāju par fiziski smagiem darbiem, jā? Es nerunāju par ofisa darbiem. Ofisa darbiem, jā, ja es nevaru uzrakstīt vienu es pat nemāku video uz tos editingu uztaisīt. Un es ar laiku iemācīšos to visu, man fucking nervi netur, kur man sieva man teica, viņš saka, ja tev aizies tie video, labāk es tev palīdzēšu. Viņa saka, tev vajag piepulēt savu fucking valodu vienreiz arī, ja? Iemācies latviski runāt. Un es iemācīšos, nav problēma. Bet redzi, man nervi netur uz to visu. Un es neapvainojos, jā, man aizrādīja. Man arī mamma aizrādīja vienā fucking dienā. Saprotiet, bet vajag piepulēt to visu, un es mācos to visu, un es pieņemu to visu, ja? Man nav nekāds fucking meltdowns. Tā kā tas ir tas par to lietu runāju. Un es neesmu nekāds masāģinists, ja? Un ja kāds cilvēks man sauc par masāģinistu, jūs varat, nezinu, iet uz savu fucking māju, ja? Es vienkārši, tas ir fakts, par ko es šeit runāju. Jums patīk mans video, uzspiežat šo augšā gaisā, ja? Izstāstat saviem draugiem, aizsūtat linku viņiem, lai viņi arī var redzēt manu video. Komentus uzliekat. Uzliekat vienreiz kādu man komentu. Lai mēs varam komunicēties viens ar otru. Tā cilvēki dara, komunicējās. Man viens neraksta nevienu komentu. Komunicējies. Pasaki, šī tev bija kļūda. Tev ir breakdowns, ja? Varbūt, ka nākamā video uztaisīt par tādu tēmu. Iedotu man savu fucking ideju. Jums patīk šitais viss. Es mēģināšu, es daru visu savu labāko, ja? Kā es saku, katru reizi, es esmu old school, es nemāku uz tiem datoriem to visu rakstīt, es uz papīra rakstu visu, ja? Savas tās domas, es izlieku plāna punktus par tas ir tas, ko es runāšu, ja? Bet es varu mācīties, es iemācīšos tiem fucking datoriem, es iemācīšos editingu uztaisīt visu pārējo. Un, jā, sūtat saviem draugiem manu video, sakat, rekur ir tas pats Māris Ozoliņš šodien runāja par šito, viņš vakar runāja par to, rekur rītdien gaidam nākamo viņa video, redzēs, kas no viņa galvas nāks laukā. Es visu no savas galvas to runāju. Man nav skripts nekāds. Šitais nav skripts, tas ir vienkārši daži plāna punkti, par ko es gribu runāt. Un īstenībā šitais femins bija, par ko es runāju iepriekš, un tāpēc, lai es ietaupītu papīru, ja man šeit nekā nav, es novalku strīpu, un šitais ir, female privileges man rakstīts, ja? Tas bija man no rīta, ko rakstīju, tagad šitais, kas ir, ko es pēcpusdienā rakstu. Jā, un jūs atceraties vienu lietu, to, kad Dievs svētī, Jēzus jūs mīl. Visus. Jēzus mīl visus. Lai vai kāds jūs būtu. Un zini kas? Pats Māris Ozoliņš, es jūs mīlu arī. Visus jūsus. Lai jums laba diena. Un es būšu atpakaļ rītdien, ja? Visu labu. Lai jums labs, lai jums, kā saka, lai jums labs vakars, ja?